Sveiki visiem! Uh, Pēdējā man diena Ungārijā un provēšu es šodien vakarā nointervēt cilvēku, kurš dzīvo šeit jau no 2015. gada augusta mēneša. Viņu sauc Diāna. Viņa ir beigusi transporta sakaru institūtu, aviācijas specialitātē, taču, diemžēl, darbu atrast Latvijā nevarēja. Kādu laiku viņa pastrādāja Igaunijā un konkursu kārtībā iekārtojās Lufthansa, vinēja vietu un no tā brīža, principā, no 2016. gada strādā Ungārijā. Lufthansa māsas tur, arī Lufthansa viņiem tur ir savu tehniskā daļa. Budapeštas lidostā. Pagājušā gada aprīlī viņi apprecējās, normāli dzīvo, piedzima meita, un manas intervijas mērķis ir uzprasīt, kā viņa principā šeit, kā viņai sokas, kā valsts rūpējas, kādas atlaides un ko principā jaunas ģimenes, kā skatās uz jaunām ģimenēm šeit Ungārijā. Un tālāk ar Diānu. Es jau savā sākumā pateicu, kad principā Ungārijā dzīvojot no 2015. gada esi iekārtojusies Lufthansas filiālē, Budapeštas lidostā, tu esi pagājušā gadā apprecējusies, dzemdējusi meitu, un tagad skatītājiem pateikšu arī to, ka tātad šī jaunā ģimene jau būvē māju, privātu māju. Diāna, jautājums ir sekojošs. Tātad, es domāju, arī skatītājs noteikti interesēs tātad šīs te rūpes, valsts rūpes par jaunajām ģimenēm, par jaunajām māmiņām. Lūdzu, pastāsti. Labvakar, jā, esmu šeit Ungārijā, jā, kopš 2015. gada strādāju, un jā, apprecējos ar meita, tagad piedzimusi 5 mēneši viņai. Pirms meitas piedzimšanas mēs uztaisījām tā saukto bērna gaidīšanas kredītu. Tas ir tā, kad valsts iedod naudu, ja vēl nav piedzimis bērns, bērnam, bet to naudu var izmantot uz jebko. Tas nav uz bildu celšanu vai uz dzīvokli, tas ir jebkādam, tu vari viņu izmantot jebkur, var nopirkt mašīnu, vienalga, ja? Jā, protams, mēs to ielikām mājā, mums te ir 10 miljoni forinti, un pirmais gads nav jāmaksā, tas ir tā kā pauze, kad bērns piedzimis, bet tev ir tomēr jānodod visi dokumenti, ka jā, bērns ir piedzimis, un tad viņi dod, bet viņi skatās, vai ģimeni būtu apprecējušies, ja te jau es esmu dzīvojis, vai mums ir apdrošināšana no valsts, kad mēs strādājam, tad mums ir valsts apdrošināšana, veselības apdrošināšana, un tas ir bez procenta. Tas ir tā kā valsts galvo par tevi, un mēs nemaksājam procentus, un ir tāda lieta, kad ir mēnesī maksimāli 50,000 forinti jāmaksā. Tas ir maksimālais ģimenei, ko var izmaksāt. Uz doto momentu kurs ir 385 forinti, 1 eiro. Jā, tieši tā. Viņš mainās, jā. Un mēs pagaidām viņu nemaksājām, mums ir tā kā pauze uztaisīta, un pēc tam to visu liksim mājā. Es varēju arī pateikt, ka slimnīca ir bez maksas, un dzemdēšana ir bez maksas. Un ja tu pat slimnīcā esi vairākas dienas, tas ir bez maksas. Ja tev redz, ka tu nevari izturēt un tev vajag epidurālo, tas būtu bez maksas. Kā ar atsevišķu pēc dzemdībām atsevišķu istabiņu? Jā, ir tā, ka
slimnīcā bija istabas divām personām, 3, 4, un tur bija arī 6. 6 ir tomēr nevis tas, kas ir stāvokļi, bet ar kaut kādām problēmām sievietes, un tad 2, 3 bija tādas, kā ar bērniem, kur dzimuši, bet es gribēju atsevišķā istabā, un viņiem bija 2 tādas VIP istabas, par to es biju maksājusi, un tas bija 15,000 dienā, ja es nemaldos. Bet tas Cik dienas? Tas ir atkarīgi. Mums ir pēc dzemdēšanas mums ir 2 nakts jāpavada slimnīcā. 2 nakts, jā. 2 nakts. Ja ir kaut kas savādāk, 30,000 sanāk, jā. Jā, mazāk par 100 eiro. Bet tas ir tikai 2 istabas, un īstenībā, kad man bērns negribēja piedzimst, viņš vienkārši jūtās labi iekšā, un mani jau slimnīcā aizsūtīja drusku iepriekš, un tad man iesācināja dzemdības. Un es biju diezgan ilgu laiku, un pirmajā dienā es biju istabā, kur bija vairāk cilvēku. Un es varu pateikt, tur ir atsevišķa garderoba, un viss ir pilnīgi tīrs un normāls. Jā, ēdiens varētu būt labāk. To es gan varu pateikt, internetā arī var atrast fotogrāfijas ar ēdieniem, un jaunām māmiņām, vajag ēst vairāk. Tas vēl jāpadomā valstīm, bet slimnīca pat par sevi ir ļoti labi, ārsti ir ļoti labi, un viss ir pilnīgi perfekti bija. Un es neko nemaksāju, tikai par istabu samaksāju. Tu strādāji tātad, jā? Tu pēc tam paņēmi, kā tas skatās? Dekrētu, jā? Jā. Pastāst lūdzu par šo te, kas saistās ar finansēm dekrētu. Dekrētu tu vari ņemt maksimāli 30 dienas pirms plānotās dienas, dzimšanas dienas, un mums ir dekrēts bruto alga, ko tu saņēmi vidējo algu 2 gadus atpakaļ. Jā. Mums nav tā, ka... Vidējā bruto par 2 gadiem. Jā, viņi tā kā saskaita pēdējos 2 gadus bruto algu, un tas ir bruto, un tu saņem to 170, 168 dienas. Tā var izdarīt. Un pēc tam? Pēc tam mēs saņēmam tā kā mazāku summu, kaut kādu procentu, un ja tas ir, ja tev bija augsta alga, tad tu saņem, tur ir griesti, tā kā maksimālo summu. Piemēram, es saņemšu to maksimālo summu, tāpēc, kad man tā alga bija pietiekama augstāka, jā, tad es saņemšu to maksimālo summu. Jā, skatītāji, Lufthansa maksā daudz vairāk nekā Air Baltica, tas ir fakts. Jā, bet Vācijā Lufthansa maksā vēl vairāk. Jā, tas ir saprotam, kāpēc tas ir tā, bet tik un tā, par to naudiņi kā varētu dzīvot, bet ir tāda lieta, ka tu vari strādāt kaut kādu procentu arī kopā, es iešu uz 40%, tas sanāk 2 dienas nedēļā, es varu strādāt, un man maksās gan darbs un gan pabalstu. Un tas ir līdz 2 gadiem, tu tā vari darīt. Tu vari arī iet uz 100%, bet tik un tā tev valsts, tik un tā maksās to pabalstu. Tik un tā, ja pat tu strādā līdz 2 gadiem. To pašu pabalstu. Līdz 2 gadiem viņi maksā. Pēc tam jau ir tāda, tā kā katru mēnesi maksā par bērnu, tā kā Latvijā, tā kā visur. Mums te maksā 14,000 par bērnu. 14,000 par bērnu. Katru mēnesi? Jā. Forinti? Jā. Labi, 14,000 izdalām ar 4. 14,400 ar 4. Cik tas sanāk? Pie 300? Nē, 14. 14,000. Tas ir 40 eiro. 40 apmēram, eiro mēnesī, jā? Jā. Laikam tomēr vairāk nekā pie mums, bet kas to zina? Man ir vēl tāds jautājums, es zinu, ka tātad, kad jūs tātad esat saņēmuši, tu esi saņēmusi to pabalstu, ja, un visu, ko var, un jūs tātad ceļat šo te privātu māju sev tagad. Vari pastāstīt skatītājiem tātad valsts atbalsts tādām jaunajām ģimenēm, kas tātad gatavas aizbraukt, teiksim tā, uz lauku apvidu un celt māju un dzīvot vai tur. Vai arī pārbūvēt māju, vai arī atjaunot māju. Jā, viņi tagad
ļoti palīdz tām ģimenēm, kuri grib dzīvot laukos, kur ir iedzīvotāju skaits mazāk par 5000. Tu vari nopirkt tur māju, vai viņu pārcelt, vai viņu vienkārši nojaukt, vai kā. Un viņi dod lielāku pabalstu. Tu vari arī pilsētās to darīt, bet tad pabalsts ir mazāks. Un tas ir pabalsts, ko valsts dod, un tev nav jāmaksā atpakaļ. Viņi tikai mainīja šo gadu to summu, un es, kā zinu, tas ir laukos ap 4 ar kaut ko miljoni, un tad pusi no tā ir jāieliek mājas pārcelšanai, atjaunošanai, vai arī tīri mājā, būvniecībā. Vai arī enerģijā, atjaunošanas enerģijā. Zaļā enerģija, jā. Un pusi tu vari ielikt mājas, summā, ko tu maksā. To pusi. Tāda ir... Hipotekārajā kredītā, jā, tu vari tur ielikt, jā. Un tādi ir tie noteikumi, un to summu nav jāmaksā atpakaļ. Un, 4 miljoni tas ir ar 2 bērniem. Ar vienu tur ir 2, ar 3, 4, ar 2, 4 un ar 3 pat 10 miljoni. Tur ir no bērna skaita. Un viņu var paņemt arī pirms bērna dzimšanas. Ja tu plāno, tev būs 3 bērni, tad tu vari pateikt, ok, es gribu 10 miljonus, un tad tu paraksti dokumentu, ka tev 10 gadu laikā būs 3 bērni. Ja tev nav tie bērni, pat tev 2 ir, tad tur ir tā, ka jāmaksā valstīm atpakaļ un ar diezgan lielu procentu. Bet, ja sanāk, teiksim, kaut kāds kāzus, viss it kā tev aiziet grūtniecības process labu, un pēc tam kaut kas notiek, un bērns nepiedzimst. Es domāju, kā tad ir? Ir tādas ģimenes, valsts to ņem vērā? Un iepriekš bija tā, ka viņi prasīja papīru par to, ka kaut kas neiet labi, un valsts redzēja, bet pēc tam ģimenes sāka to izmantot drusciņi, un tagad ir tā, ka to papīru vairs nedod, tu vari adoptēt bērnus, un viņi palīdz tam, ja viņi redz, ka tev ir pilnīgi viss normāli ģimene, viņi tiešām palīdz adoptēt bērnus, tā, lai tie bērni aug ģimenē. Jā, un vēl kas pie tās pabalstu vari paņemt arī to mājas pabalstu, tas ir kredīts, kuru var paņemt 10 miljoni, piemēram, to kredītu ar valsts pabalstu par 3% mēnesī. Tas ir ļoti maz īstenībā. Jā, piekrīt. Bet tas ir klāt pie tā. Tas saucās čok. Un tu izmaksā to kaut kur 25,000 mēnesī, un tev ir tā. Vēl kas mums ir par bērniem, viņam tāda ir tā kā kasa, un viņi katram bērnam atver to kasi. Un līdz 18 gadiem tur ir naudiņa. Viņu nevar izmantot. Cik daudz? Viņi tagad izmainīja, un man vajadzētu skatīties. Aptuveni. Man liekas, 200,000 forinti tur bija. Tu vari iemaksāt vēl, tu vari maksāt katru mēnesi vēl, un tad atkarībā no kā tu maksā, tev tā nauda arī augs īstenībā. Un ir tā, ka uz 18 gadiem, atkarībā no tā, kā tu maksā, tur ir gandrīz vai 4 reizes vai 5 reizes vairāk, tur 4 vai 6 miljoni tu vari izņemt pēc tam bērns, un tas ir tikai bērnam. Jā, tikai bērnam. Tikai bērnam. Un pēdējais jautājumiņš. Kā vispār šeit valsts palīdz jaunatnei, ja viņa strādā un tam līdzīgi? Vai ir kaut kāda palīdzība, kaut kā nostāties uz kājām jaunatnei? Ko tu varētu par to pateikt? Kā es zinu, protams, es atbraucu, kad es jau biju vecāka par to vecumu, ko viņi atbalsta, bet es zinu, ka līdz 25 gadiem, ja tu strādā, tu maksā daudzreiz mazākus nodokļus. Tur viņi gandrīz vai ir nicīgi. Tur ir vienkārši par to veselības apdrošināšanu. Tāpēc, kad es gribu ļoti tā uzsvērt, ka mums ir bez maksas viss. Ja tev kaut kas ar veselību, tev ir bez maksas. Tu brauc uz slimnīcu un tu zini, ka tev labi, varbūt tev vajadzēs gaidīt, bet visas pārbaudes, viss ir bez maksas. Viss ir pilnīgi bez maksas. Varbūt ir rindas, bet tik un tā tu zini, ka tu to vari izdarīt. Cik ilgi rindā jāstāv? Tas atkarībā no kā, no vietas, no pilsētas, no ārsta. Ir dažreiz, protams, pusgadu ir rinda kaut kādam ārstam, kaut kādai ļoti svarīgai, tādai neparastai pārbaudei, bet īstenībā,
uz tādām, nezinu, ultrasoni, Sonogrāfija. Jā, sonogrāfija, nu, varbūt mēnesi, 2 var stāvēt rindā. Protams, mums ir privātie hospitāli. Nu, tas ir visur. Jā, bet viņi ir par to pašu cenā, kā Latvijā ir parastā slimnīca, tāpēc es to gribu uzsvērt. Bet tu jau ej uz privāto hospitālu un to pašu summu maksā kā Latvijā uz parasto. Kā ir, pieņemsim, ja tu tiec slimnīcā iekšā, cik izmaksā slimnīcas diena Mēs neko nemaksājam. pacientam? Nekas. Nekāds līdzmaksājums arī nav? Nē, nav nekas. Ja, pieņemsim, tev neatliekamā palīdzība aizved uz slimnīcu, kā tad ir? Nu, Ir bijuši gadījumi, kad cik ilgi jāgaida? Kamēr tevi izskata. Jā, viņi iedod kodus, tā kā krāsas. Jā. Zaļo, dzelteno un sarkano. Un man dēlu aizveda uz slimnīcu ar sarkano. Tas ir tas kas sliktākais, jā. Un trauksmes signāls. Jā. Viņš pārgriez sev roku nejauši un viņu burtiski uzreiz paņēma. Es vienreiz atbraucu ar ļoti lielu vēdera sāpēm, un es gaidīju kaut kur stundu. Un viņi man pat paņēma. Ja tur ir vienkārši kaut kas tāds ļoti, tāds nepavisam, varbūt tu gaidīsi 2 stundas. Bērniem ir savādāk, viņiem, tā kā drusku ātrāk tas viss iet. Nav tā, bet mēs neko nemaksājam, un ātrie diezgan ātri atbrauc. Un pēdējais, ko es gribētu, novēlu mūsu skatītājiem kaut ko tādu labu, bet ungāru valodā. Tad vajag padomāt. Pēc tam, jā, padomā, bet es domāju tā, ka laikam vispirms ungāru valodā, un pēc tam jau tu pārtulko, ko tu pateiksi. Az mindenkinek kívánok, hogy egészségesek lennek. Un tas nozīmē, es visiem novēlu būt veselīgiem. Tas ir vissvarīgākais. Un uz šīs labās nots tad mēs arī beigsim. Paldies! Paldies!